izlasīju ziņās, ka Ieva Brante atgriezīsies Saeimā. Un tad atcerējos viņu ceļu uz šo atgriešanos. Tālajā 20. gadā Ieva Brante Nacionālās apvienības un LRA sarakstā piedalās ārkārtas vēlēšanās Rīgā un tiek ievēlēta. Un sāk darbu. Nedaudz pastrādājot viņa jau apvienotā saraksta, kur ietilpst LRA, piedalās Saeimas vēlēšanās, bet paliek pirmais svītras. Bet apvienotais saraksts iekļūst koalīcijā, tāpēc tur iet uz ministriem, un viņa kļūst par deputāti. Apvienotais saraksts nav ilgu laiku koalīcijā, jo ne savu prezidentu spēja izbīdīt, ne pa pareizo balsot. Un ministri atgriežas, un Ieva Brante no Saeimas atgriežas Rīgas domē. Bet tad Rīgas domē viņa pasaka, ka izstājās no LRA, jo bieži saskaros ar partijas atšķirīgo ideoloģisko redzējumu man būtiskajos jautājumos, tostarp ģimenes vardarbības jautājumos. Labi, viņi izstājās, bet, kā saka, brīvu vieta ilgi nav. Ieva iestājās pie Latvijas attīstībai, Pūces komandai pievienojās Ieva Brante un piedalās jau iepriekšējā gada pašvaldību vēlēšanas, būdama Latvijas attīstībai kandidāti, bet šos neievēl. Un tagad Ieva Brante ir televīzijā raidījumu, kas ir ļoti apolitisks, bet par politiku laikam skatījies neesmu, bet tagad Ieva Brante atgriezīsies Saeimā kā apvienotā saraksta deputāte, kaut gan jau ir izstājusies no šīs partijas un ir citas partijas, dalībniece, biedre vai kas savādāk. Ļoti interesanti mums tie politiskie līkloči. Šie ir tikai viena cilvēka 5 gadi.